Ja 4 balti krekli ir jaunām cilvēkām, tas iziet var caur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pareizei kāds atgādina viņām, dziesmā nav par krekļiem, bet ir par sirds atziņām. Vai biļetītes iegādājāties? 4 balti krekli ir kas vairāk par Ariela veļas pulveri. Visi, kas to saprot, tiem šis klubs veidots. Tā jokojot klātesošos sveica kluba projekta autori. Ja 4 balti krekli ir jaunām cilvēkām. Dzejoļu vārdu autors Māris Čaklais šo klubu uzskata par savu, jo jūtot, ka atkal atdzīvojas jēdziens savējie, un ar viņiem dalās atmiņās. Viena no baumām bija tāda, ka 4 balti krekli esot nospērti Vostam vasarnīcā. Un tā kā Vostai savā laikā bija izteicies par mani tieši tā laikā neilgi pirms tam, es tagad netulkošu uz latviešu valodu, этот молодой человек, который выдает себя за поэта и написал вредные, дурно пахнущие стихи. Bet pašus jaunākos gan Māra Čaklā, gan citu dzejnieku darbus šeit varēs dzirdēt otrdienas vakaros. Pirmdienās dziedās jaunie mākslinieki. Saka ņau, saka ņau, saka ņau, saka ņau, burgādiņš, nekā postiņš, īša gardumiņš, burgādiņš, kā postiņš, ganausīša gardumiņš. Savukārt tādi vecmeistari kā Māra Krievkalne, Žoržs Siksne būs dzirdami svētdienas vakaros. Citās dienās būs arī diskoteikas ar 80. gadu populārākajiem dīdžejiem. Sestdienās bērnu rīti, bet kluba atklāšanas vakarā skaļi aplausi bija menuetam. Šai vakarā tika ne tikai dziedāts, bet arī runāts par sirdsapziņu. Mēs viņu vai nu dzirdam, vai nedzirdam, jo tāpēc, ka mums varbūt ir neizdevīgi viņu dzirdēt kādreiz. Literāri muzikālā kluba atklāšanas svētkus vēroja Ināra Makārova, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Oi! You! Yes! You! Kādēļ puisi tu nenāc, kad es tevi aicināju, kad man bija tik rupīs pārīts papulīts? Kādēļ puisi tu nenāc, kad es tevi aicināju, kad man bija tik rupīs pārīts papulīts? Kad man bija tik rupjīs varīts vapolīts. Tu tos grupjas sit ar koku un tas vapols pien ar roku. Tu tos grupjas sit ar koku un tas vapols. Tik no tevis vaļā. Nevarīšu tavas maidu izesvīšu vienos, neatskotas izninājus māda ūdens ielā. Visu manu baltu mūžu mani dēru mājā, divas mazas ūdens augas apcitāta nājā. Visu manu baltu mūžu mani dēru mājā. Upe tā kā mildu plīvus baltu vilni uzsit, upe tā kā pelēks akmeņš mūsu griezas pusē. Upe tā kā teikšus būtis aptu cauru cilā, naktī skaita upi vārš nāc lūdzu cilā. Visu manu baltu mūžu mani dēru mājā, divas mazas ūdens augas apcitāta nājā. Visu manu baltu mūžu mani dēru mājā.
nipa. Muzikanti nokliedz. Muzikanti nokliedz. Jā, 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 tumšā naktī ziedēja, zaļa zāle elpoja. Lakstīgā klusējā vairs vispārā. Tā es tevi mīlēšu, tā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņam, tas sacīšu maiz. Iesim drusku lēnām, neiesim tik ātri, paliksim tepatās, neiesim nemaz, paliksim tumsā, sienas ārdu nakti, vienu vārdu naktī, pasaki man. Jā, 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 tumšā naktī ziedēja, zaļa zāle elpoja. Lakstīgā klusējā vairs vispārā. Kā es tevi mīlēšu, Kam nav draudziņam, kas sacīšu maistu. Kam nav draudziņam, tumšā naktī ziedēja, zaļa zāle elpoja. Lakstīgā klusējā vairs vispārā. Tā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņam, tas sacīšu maisu. Tieši pirms 4 gadiem, 15. martā, durvis vēra literāri muzikālais klubs 4 balti krekli, jeb saīsinot ČBK. Svinības sākās, protams, ar mainieku ČBK darbinieku jauktā kora silto sveicienu. Es ieleju pa klāsei, es ieleju pa priekām, es ieleju pa graukām, es ieleju no sevis jums dzīvēlnišķo un paņemu no jums patiesību šo. Ja iepriekšējās dzimšanas dienās klubā bija kāds īpašs viesis, īpaša grupa, tad tik stabila skaitļa 4 svētkos īpašie viesi stabilākās vērtības gandrīz visi, kas te aktīvi koncertējuši. Vienkopi skatīt muzikantu sniegumu ČBK nolēmuši tarifikācijas skatē. Ļoti daudzi mana gadagājuma muzikanti atcerās, ka savulaik bija tiešām tādas padomu laikos tarifikācijas skates, kur bija žūrijas komisija, kas izvērtēja katra ansambļa atbilstību tai vietai, kur ansamblis uzstājās. Un ne tikai tai vietai, varēja dabūt arī, teiksim, uzstāties ne tikai savā klubā, savas pilsētas klubā, bet arī, teiksim, blakus pilsētu klubos, un augstākais sasniegums tas, ka varēja braukāt jau pa visu republiku apkārt un uzstāties. Tāpēc mēs tā nolēmām mazliet patestēt mūsu ansambļus. Šoreiz gan skatas izturēšanas rādītājs publika. Tās atsaucību izpelnījās visi.
Taču doma atdzīvināt tarifikācijas skati, protams, daudzos atsauc atmiņā tos senos laikus. Es dziedāju kādreiz grupā Lāčplēs un arī Vitamīns. Mēs piedalījāmies tarifikācijas skatē, dabūjām 1. kategoriju. Tas nozīmē, ka mēs varējām braukt pa visu Latviju un pārdot biļetes pa rubli 50. Un grupā Vitamīns pēc 1 gada mēs arī dabūjām augstāko kategoriju, ja? Mēs bijām līdzvērtīgi Filharmonijai. Tas nozīmē, ka biļeti varēja maksāt 2,50. Un ja vien izgājuši neskaitāmas skates, dažiem bijis tikai viena ekskluzīva iespēja. 96. gadā bija viena no pēdējām, kas bija tādas rajona skates, kad bija. Un mēs ar grupu Tums piedalījāmies, un mūs beigās diskvalificēja par to, ka mēs izrādījāmies bijām no pilsētas, nevis no rajona. Kad es biju mazs zēns, es ļoti bieži spēlēju diskotēkas, un tad bija jāiziet tarifikācijas skates. Un tad bija 70% repertuāra bija jābūt latviešu vai padomju dziesmām. Nu, principā, normālais 4 baltu krakņu formāts. Arī šoreiz visi lielākoties piemērojās formāta prasībām un sumināja vienīgo 100% latviešu mūzikas klubu. Viņš latviski negrib dziedāt, tāpēc mēs esam, man liekas, vienīgā grupa, kas šeit angliski uzstājās. Jā, un tāpēc tas ir krūti. Un tāpēc ar šo klubu mēs ārkārtīgi novērtējam, jā. Paldies, paldies ČBK. Patiesībā šobrīd tas ir vadošais Latvijas klubs, un es tikai varu novēlēt, lai tas jau ir Jelgavā 4 baltu krekli, lai šis tīkls un šis formāts un šis uzstādījums attīstītos. Lai gan par klubu krīzes vecumu uzskata 3 gadus, ČBK tie ir aiz muguras un nākotnes prognozes ir visai labas. Es domāju, ka šis klubs varētu pastāvēt vēl kāds 20 gadus mierīgi pilnīgi. Līdz pat rītam ČBK valdīja līgsmība. Joprojām aktuāls ir kluba darbības moto – dzīvespriecīga izklaide pieaugušiem cilvēkiem. Vai es jums kā varu palīdzēt? Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Aicinu jaukteņu kori ČBK! Jautra oratorija nekur nav tik labi kā mājās. Normundei Kušonok apdarē tautas vārdi. Kolektīva mākslinieckā vadītāja un diriģente Daiga Petkeviča Daškova. Pie ēģelēm Normunds Jakušonoks Šnē. Atskaņojums. Nesankcionēta pavairošana un translēšana pa vadiem tiek sodīta pēc Latvijas valsts likumdošanas. Ja 4 balti krekli auga cilvēkam, tas iziet var caur dzīvības ielām.
ieleju pa glāzēm, es ieleju pa priekām, es ieleju pa draugām, es ieleju. Es ieleju no sevis, jums ciru vēlnis šo, un paņemu no jums patiesību šo. Kur nav tik labi kā mājās, kur mani nedarīja tā, kur nav tik labi kā klājies, un labākais nebūs nekā. Kur nav tik labi kā mājās, kur mani nedarīja tā, kur nav tik labi kā klājies, un labākais nebūs nekā. Kā tev iet un ko tu dari? Kā tev iet un ko tu dari? Un kas tev ir, ar ko to dari? Bet kā tev iet un ko to dari? Laimīgi atkal pie loga es ejot.